Labdien! Šīs ir raidījums Puls, un šoreiz to vadu es, Ērika Staškeviča. Pēdējos gados mēs nemītīgi daudz runājam par valsts ārējo drošību, un zināmā mērā, vismaz publiskajā telpā, nepieklājīgi maz runājot par iekšējo drošību un valsts noturību pret dažādām katastrofām. Un šķiet sabiedrībai nemanot, bet patiesībā Latvijā notiek lielie procesi. Kardināli mainās visaptvērošā katastrofu pārvaldības sistēma. Pat labam Latvijā tiek būvēti, jau ir izbūvēti un vēl taps uzbūvēti katastrofu pārvaldības centri. Tie ir centri, kur vienu vietu darbojās vairāki operatīvie dienesti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, valsts policija, atsevišķās vietās arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti, valsts robežsardze, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un citi iekšlietu sistēmā strādājošie. Nu pat jau ir pabeigti 15 šādi katastrofu pārvaldes centri visā Latvijā, un tuvāko gadu laikā to skaitu plānots vismaz divkāršot līdz 34. Lielu daļu no tiem mēs būvējam pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Konkrēti, lai izbūvētu šobrīd uzliktos 11 objektus, tiks izmantoti 106 miljoni eiro, kur milzīgu naudu 85 projektus nosacīts Eiropas reģionālās attīstības fonds. Bet tas vēl nav viss. Paralēli konkrēti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras uzlabojumiem pirms dažiem gadiem tika uzsākts darbs arī pie ugunsdzēsības loģistikas un remonta bāzes kompleksa izbūves. Tepat Rīgā, Ķengaraga ielā, šīs būs objekts, kurš apkalpos Vugdu visā Latvijā. Un arī šīm projektam ir milzīgs finansējums, vairāk nekā 26 miljoni eiro, kur Eiropas Savienības ERAFA līdzfinansējums ir 85%. Tie ir 22 miljoni eiro. Kādus ieguvumus šī visa jauna infrastruktūra sniegs iedzīvotājiem, iekšlietu sistēmā strādājošiem, un kā mums veicās ar Eiropas līdzfinansējuma apsaimniekošanu tepat Latvijā? Šodien šeit studijā mēs parunāsim ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku Rudolfu Āzenu. Labdien! Un nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvi Ilzi Stašu. Labdien! Labdien! Paldies, ka radat iespēju šodien mums piebiedroties un parunāt par Latvijas spēju turēties pretī dažādām iekšējām krīzēm un katastrofām. Un sāksim, protams, ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesaist šajā, kas ir pirmā iestāde, kas nāk prātā, kad mums kaut kas notiek, kur mēs zvanam 112. Jūsuprāt, mēs esam lielo pārmaiņu priekšā ar to visu infrastruktūras izbūvi. Mēs esam jau procesa vidū, vai jūs jau baudat šo procesu rezultātus? Kā ir? No malas izskatās, ka mēs esam lielo pārmaiņu priekšā. No Vugda puses, kā tas izskatās? Jā, no Vugda puses izskatās sekojoši, ka kopumā mums dienests ir izvietots 87 depo ēkās pa visu Latviju. Un līdz 2023. gadam, kad uzsākās katastrofu pārvaldības centru būvniecība, no neatkarības atjaunošanas laika mēs ieguvām 7 depo jaunus. Un tagad no 2023. gada līdz 2028. gadam plānoti veseli 34 šo katastrofu pārvaldības centru izbūve, kuros mēs būsim iekšā. Tā kā es teiktu, ka un šobrīd tātad ir izbūvēti no šiem katastrofu pārvaldības centriem 15. Tas nozīmē, mēs esam kaut kur pusē. Bet tas ir milzīgs lēciens, ja jūs paskatāties, kā bija un kā ir tagad, tad mēs esam milzīgo pārmaiņu priekšā. Jā, tas ir lielisks notikums. Mums ilgi gaidīts, tā kā mēs esam ļoti apmierināti. Protams, visvairāk, es domāju, ir apmierināti mūsu nodarbinātie, kuriem visu šo laiku līdz šīm izmaiņām bija tiešām problemātiski darba apstākļi un, protams, reaģēšanas spējas. Es domāju, ka daudz atcerās, es arī atceros tos briesmīgus skatus, un bija brīdis, kad tas bija dienas kārtībā depo bildes, kuras ceļoja sociālajos tīklos, medijos, kad mēs redzējām, kādos apstākļos strādā mūsu glābēji. Kādu laiciņu tas nav redzēts, un acīm redzot, tagad pamazām publiskā telpā parādās šīs smukas, modernās ēkas, bet varbūt jūs varat izstāstīt to būtību par tiem katastrofu pārvaldības centriem, kas līdz šim sistēma nebija pietiekams, kāpēc vajadzēja būvēt tos centrus, kur ir vairākas iestādes kopā?
Vēl nedaudz pieskaroties jūsu komentāram iepriekš, jā, publiskajā telpā, protams, tagad parādās skaistas bildes, jo mēs atveram jaunos katastrofu pārvaldības centrus, un viņi ir skaisti, nenoliedzami, bet tajā pašā laikā, protams, ir vēl gana daudz mūsu struktūrvienības, kuras ir sliktā stāvoklī. Un, jā, tā kā mums vēl daudz darba priekšā, arī pēc šiem 28. gada mēs būsim tikai pusi, aptuveni pat mazāk, 46% no mūsu struktūrvienībām būsim dabūjuši tādā stāvoklī, kāds viņš pēc būtības ir nepieciešams. Tad izbūvējot visu to, kas šobrīd ir uz papīra, joprojām tikai puse pārcelsies pieklājīgos, modernos apstākļos, un vismaz puse vēl gaidīs uz pārmaiņām pēc tam. Tā ir iekšlietu ministrijas specifika. Un, protams, to arī ataino mūsu dienests 87 depo. 87 vietās mēs esam izvietoti. Un līdz ar to tas ir liels skaits. Un, ja mēs skatāmies uz cipariem, tad tieši tā. Tas ir tāds, šobrīd mēs esam uzņēmuši apgriezienus. Paldies, protams, valdībai, Eiropas Savienībai par šo tiešām lielo izrāvienu, bet viņš nedrīkst apstāties. Nedrīkst apstāties arī 29. gadā, kad tiem projektiem ir jābūt pabeigtiem. Varbūt divos vārdos, Ilze, Nodrošinājuma valsts aģentūra. Kāda ir jūsu iesaiste šajā procesā, šīs infrastruktūras izbūve, ar ko konkrēti nodarbojas Nodrošinājuma valsts aģentūra? Jā, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir finansējuma saņēmējs un projekta īstenotājs, un īsteno tieši iekšlietu ministrijas iestāžu, tas ir valsts robežsardzes, valsts ugunsdrošības glābšanas dienesta, kā arī valsts policijas un pilsonības migrācijas lietu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanu un būvniecību. Tāpēc mēs arī īstenojam šos projektus. Tāpēc, ka pašu dienestu tas nav viņu pamatdarbs rūpēties par administratīviem procesiem, par to būvniecību, un tāpēc ir izveidota atsevišķa iestāde, kas to visu administratīvo procesu dara. Un tad visas iestādes bauda jau rezultātus, jau tās jaunās ēkas. Tā es saprotu jūsu tieši tā. Atbildības. Labi, atgriežoties vēl nedaudz par tiem katastrofu pārvaldības centriem, pat jau ir vairākās vietas Latvijā, kur tie centri ir izbūvēti un viņi ir sākuši darboties. Un tad tajā centrā ir vairāki dienesti kopā. Ko tas maina jums, ka jūs vienās telpās esat kopā ar valsts policijas kolēģiem, ar neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu? Jā, noteikti tas cilvēcīgi uzlabo šo sadarbību, jo tu cilvēks, viņš ir tuvāk, tu viņu labāk redzi, ikdienā iepazīsti, un tā ir viennozīmīgi tā ir komunikācija, savstarpēja sadarbība, un, protams, loģiski tas ir arī tomēr kaut kāds resursu ietaupījums valstī kopumā uz šo infrastruktūru, kad mēs būvējam viņu vienu vietu visiem kopā, tādējādi arī atslogojot varbūt šo te uzturēšanu arī tātad kopumā. Tas bija balstīts uz citu valstu pieredzi, tā ir pieņemts darīt Eiropā, ņemot vērā, ka tur apakšā ir arī Eiropas Savienības finansējums, vai tas ir tāds Latvijas ceļš, kā mēs to daram, ņemot vērā mūsu specifiku? Jā, es atbildēšu, varbūt, jo lieliski zinu mūsu kolēģi Igaunijā un tā arī citās Eiropas valstīs ir tāda prakse, ka tiešām šie dienesti iet kopā. Un arī pirms šo te katastrofu pārvaldības centru, teiksim, projektēšanas mēs bijām arī pie viņiem un dzirdējām viņu viedokļus, kuri bija visnotaļ pozitīvi. Ka viņi tā dara, un tad arī Latvija iet šo ceļu. Laba pieredze. Bet tas ir tāds vairāk darbinieku dienestu iestādes. Es pati nāku no Daugavgrīvas, es redzu fiziski, kur iepriekš tukšā teritorijā, nevienam, tāda, pamestā teritorija šobrīd, jau top, jau es redzu viņu to jauno moderno ēku sarkanā krāsā, kur ir Nodrošinājuma valsts aģentūras projekts, tas krīzes pārvaldības centrs TAPS. Un es domāju, es kā Daugavgrīvas iedzīvotājs, man nekad nebūs tiesību tur iet iekšā. Tas nav iedzīvotājiem domāts, tas ir darbiniekiem domāts. Vai tai apkaimai tas kaut ko mainīs, ka tur atradīsies tas centrs vai nē? Vai tas ir tikai domājot par darbiniekiem? Tas atkarīgs no vietas un no tām struktūrvienībām vai iestādēm, kas tur ir izvietotas.
Jā, ja pieņemsim šajā katastrofu pārvaldības centrā ir arī, pieņemsim, mūsu dienestā inspektori, tad, protams, ir arī iedzīvotājiem iespēja iet pie inspektoriem klātienē un diskutēt. Protams, ja tur ir pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai kāds cits dienests, kurš tiešā veidā strādā ar nodarbinātiem, es domāju, ar sabiedrību, tad, protams, jā, tas viņiem būs ļoti saistoši. Jā. Labi, tie katastrofu pārvaldības centri, tas ir tādas vienas pieturas aģentūras, kur šobrīd vairāki dienesti darbojās, bet ir arī viens milzīgs projekts, kas ir tik tiešām paredzēts Vugda vajadzībām, un te mēs runājam par lielo būvniecību tepat Rīgā, Ķengarāgā iela 3, top ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleks. Nu, tas ir gan projekts tikai jums, tikai Vugda vajadzībām. Darbs pie tā ir uzsākts pirms 2 gadiem, 24. gadā, ir plānots viņu pabeigt 29. gadā. Nauda tiks ieguldīta, Ilza ir atbildīga par to, lai administratīvi tas komplekss taptu. Vugds, acīm redzot, nepacietīgi gaidi, kad viņš taps, tad varbūt izstāstiet to no iekšpuses, kāpēc viņš ir vajadzīgs un ko tas mainīs jūsu ikdienā, kad taps tas centrs. Jā, jūs ļoti trāpīgi teicāt nepacietīgi, jo tiešām mēs esam diezgan pacietīgs dienests, bet šeit mēs esam ļoti nepacietīgi, tiešām ļoti gaidam. Un šis nosaukums ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes komplekss, tātad 3 bloki. Tad mums tur ir plānots arī ugunsdzēsības depo šajā ēkā, kurš pārcelsies no Krustpils ielas 10 šobrīd, kur mums ir 8. daļa, Rīgas 8. daļa. Tad mums ir loģistikas noliktavas, kas ir arī, mums šobrīd viņas atrodas Boldrājā, tādā loģistiski ne īpaši labā vietā, un tas vēl būtu nekas, bet šīs telpas nepavisam nav piemērotas un neatbilst nekādiem standartiem, kādi būtu vajadzīgi mūsdienīgam noliktavām, un lai nodrošinātu vairāk šo te iekšējo loģistiku, lai varētu šo te visas preces un visas iegādes attiecīgi nodot tālāk struktūrvienībām. Tā ir tā ļoti svarīga mūsu lieta, kas varbūt ārēji varbūt nešķiet vai šķiet vienkārša vai kaut kāda, tā ir tā neredzamā daļa, bet tas ir ļoti būtiski mūsu dienestam. Un tad ir šis te lielais 3. bloks, remonta bāze. Mūsu dienestā ir vairāk kā 1000 tehnikas un specializēta aprīkojuma vienības, kurām mēs veicam šo te apkopi un remontu. Un šīs telpas, kas šobrīd mums ir, mēs viņās esam jau tātad tieši remontējam savu tehniku un aprīkojumu no 1946. gada. Šogad apaļš skaitlis, 80 gadi būsim nosvinējuši. Tas ir Lastādijas ielā pretī tirgumu, centrāla tirgumu. Un kā jau var noprast, šīs telpas, ir mainījušās kaut kādas tehnikas, varbūt veidi un tam līdzīgi. No zirgiem mēs esam aizgājuši varbūt uz bišķiņu uz savādāku tehniku, un arī mūsu darbības jomas un mūsu spektrs, ko mēs sniedzam sabiedrībai pakalpojums, kopumā ir ļoti audzis, un tātad gan šīs tehnikas vienības, gan izmēri, specifika un tam līdzīgi, protams, atbilst pavisam citam līmenim, un šīs telpas netur līdzi, un, protams, ka tā ir ļoti svarīga komponente. Tas nozīmē, ka tagad ir neatbilstošā tādā vēsturiskā stāvoklī noliktava Boldrājā un remonta telpas tepat Lastādijas ielā, un tagad ir plāns kaut kad tuvāko 3 gadu laikā to visu apvienot Ķengarāgā, kur būs modernas telpas, kur būs gan noliktavas telpas, gan arī tās remonta telpas, kuras atbilstīs visiem moderniem standartiem. Tā Ķengarāga iela arī ģeogrāfiski kaut kā tika izvēlēta, ir kaut kāds pamatojums, ka tā ir ērtā no loģistikas viedokļa, vai valsts strādā ar tiem īpašumiem, kādi ir, un tad arī izbūvē tur?
Šeit bija vairāk otrais variants, ka mēs strādājam ar tiem īpašumiem, kas ir mūsu portfelī. Es domāju, NVA, ko apsaimnieko šobrīd šajā Ķengaraga ielā 3 ir mūsu ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, kura pārcelsies arī diezgan liels projekts. Mēs būvējam jaunu koledžu blakus mūsu jaunuzceltajam poligonam, mācību poligonam, Krustpils ielā 10. Līdz ar to koledža dosies mācīt mūsu jaunos censoņus uz Krustpils ielu, un savukārt šis objekts tiks pārbūvēts šim mērķim. Kas notiek pēc tam ar vecajiem projektiem, ar vecajām ēkām, ar veco infrastruktūru Boldrājā, Lastādijas ielā? Jā, tas ir, protams, ka mēs viņus nesaglabājam, NVA nesaglabā šos objektus. Viņi tiek piedāvāti pašvaldībām, vai arī, jebkurā gadījumā no viņiem kaut kādā veidā atbrīvojas, bet es neesmu īsti zinošs par šo. Kā notiek tā sadarbība starp VUGDU un Nodrošinājumu valsts aģentūru uz šī projekta piemēra? Kā tas notiek? VUG nakt ar vajadzību, iekšlietu ministrijas, lūk, mums ir nolietotās telpas, mēs gribam jaunas telpas, un tad ir Nodrošinājumu valsts aģentūra, kas raksta Eiropas projektu un viņu realizē. Kā izpaužās jūsu sadarbība un kas ir jūsu ikdienas darbs, lai realizētu šo projektu, uz kuru tik ļoti nepacietīgi gaida VUGDS? Jā, konceptuāli par īpašumiem tomēr lemj iekšlietu ministrija. Protams, VUGDS nāk ar savu vajadzību, ar ideju pie ministrijas un atbilstoši, piemēram, fonda nosacījumiem vai uzsaukumiem, atbilstoši pasākumiem, mērķiem, tad arī tiek pielāgotas iespējas un arī projekta īstenošana. Tieši šis projekts ir mums arī liels izaicinājums, jo, kā jau kolēģis teica, tad izmantojot esošo infrastruktūru, šobrīd tajā Ķengaraga ielā esošajā zemes gabalā ir jāietilpina visas šīs iepriekš apsauktās būves. Tur jau ir būves, protams, ir būves, kuras tiek saglabātas, ir plānā nojaucamās būves, kuras vairs neatbilst un tehniskajām prasībām un arī nav vajadzīgas. Tāpēc ir izaicinājumi arī projektētājiem saplānot visu to infrastruktūru vienā zemes gabalā. Labi, bet kur mēs šobrīd esam šajā procesā procentuāli? Cik jau ir izdarīts no tā, kas ir solīts, un cik vēl ir priekšā? Jā, šobrīd mēs esam, projekta īstenošana notiek saskaņā ar projekta īstenošanas gaitas grafiku. Esam tā kā papīru lietā tomēr, ja? Bet papīru lietā tādā izpratnē, ka mums ir izstrādāts šī gada sākumā būvprojekts minimālā sastāvā. Šobrīd ir slēgtā konkursa iepirkums, otrā kārta projektai būvē. Tā ka uz rudens sākumu ceram jau līgumu noslēgt projektai būvē, kad būs lielā būvprojekta izstrāde un tad jau secīgi būvdarbi. Jā, jo sanāk, ka sabiedrība redz rezultātu jau tad, kad mēs redzam to būvi, mēs pamanam. Tas ir 29. gadā, mēs pēkšņi pamanīsim, ka Ķengaraga ielā ir uzaudzis jauns komplekss, kas tur notiek, bet patiesībā jau 5 gadus jūs strādājat pie tā, lai tas vispār taptu iespējams. Jā, tie visi ir tie priekšdarbi, bez kuriem nevar notikt būvniecība, tātad, kā teicu, projektēšanas darbi, iepirkumi, atbilstoši publisko iepirkumu likumā, tā kā mēs esam valsts tiešās pārvaldes iestāde, tā ka viss ir jāievēro un visam tam ir lieli termiņi un arī, jā. Jā. Un apakšā jau ir arī Eiropas Savienības līdzfinansējums, un arī ir arī tie nosacējumi. Un publiskajā telpā ik pa laikam skan tāda pesimistiska vai citreiz arī tādi negatīvie komentāri no dažādām pusēm. Piemēram, nesen Eiropas parlamenta viceprezidents Roberts Zīle mums pauda, ka Latvija nespēja apgūt piešķirtos līdzekļus, tad kāpēc, lai mums piešķir vēl jaunus, kāpēc dot vēl vairāk? No jūsu perspektīvas runājot konkrēti par šo projektu, vai tur viss notiek saskaņā ar plānu, vai mēs neriskējam neapgūt arī šo summu? Kā jau teicu, šobrīd notiek saskaņā ar plānoto, projektā plānoto, cenšamies, darām visu iespējamo, lai apgūtu finansējumu un uzbūvētu kompleksu
Lai būtu, Gaidām. būtu priecīgs. Gaidām. Lai būtu rezultāts. Jā, Bet lai būtu tas, kas vēl rezultāts, paralēli protams. izskan no jauna ministru prezidenta Andra Kulberga puses, kurš arī, man liekas, ļoti tagad uzmanīgi pēta visus Eiropas Savienības projektus, kur arī viena no domām ir par to, ka nav svarīgi tikai apsaimniekot to naudu, ir jābūt arī rezultātam, efektīvam rezultātam, lai nenotiek apsaimniekošanas spēks. Par šo projektu jūs esat droši un varat likt galvu ķīlā, ka tas ir par efektivitāti un tas tiešām ir pamatots projekts, nevis tikai apsaimniekošanas spēks. Kā jau kolēģis teica, tātad šī infrastruktūra ir ļoti nepieciešama Bugdam, un manā ieskatā ir Rezultātam ir jābūt. rezultātam ir jābūt, un uz to mēs arī ejam. Kāda savādāk, ja mēs neīstenosim projektu, neko neuzbūvēsim, tad jau mēs to arī finansējumu nevarēsim nekādi īstenot priekš sevis. No malas šie projekti tiešām izskatās tāda milzīga birokrātiska mašinērija, ņemot vērā, cik daudz cilvēku ir iesaistīti ministrijas ierēģi, atsevišķās struktūra vienības. Cik sarežģīti praksē ir strādāt ar šo Eiropas Savienības finansējumu un ar tik milzīgo projektu? Ko tas ikdienā nozīmē? Pie tā strādā viens ierēdnis, vesels departaments, vesela struktūra vienībā. Varbūt padalīties ar to neredzamo pusi. Jā, projektam ir arī sadarbības partneris, kas ir tiešais infrastruktūras lietotājs pēc izbūvēšanas, protams. Projektu īsteno projektu vadības grupa izveidota, kuras sastāvā ir speciālisti, dažādas jomas finansists, grāmatvedis, jurists, iepirkums speciālists, kurš rūpējas kopumā par šī projekta īstenošanu. Iestādē projektu uzraudzību uzrauga iestādes, izveidota projektu uzraudzības komisija. Mums ir arī ministrijas pārraudzība, kur mums ir ministrijai jāatskaitās. Tai pašā laikā projekta īstenošanai ir noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, kur arī ļoti, ļoti laba sadarbība ir ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, pat teicama jāsaka, kur ir jāsniedz atskaites, notiek uzraudzība. Tā ka uzraudzība notiek visādās, slāņos, jāsaka. Ko nozīmē teicama sadarbība ar CFLA? Viņi izcili uzrauga? Ko domāt? Tieši arī par konsultatīvo pusi, kas ir, projekta īstenošanas gaitā rodās dažādi, varbūt kaut kādi neskaidri gadījumi vai īpašāki. Katrs tas gadījums, tomēr projekts ir izaicinājums. Ja? Un tad tieši komunikatīvajā ziņā ir ļoti laba sadarbība ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Es pamanīju, ka tagad arī ir nedaudz pamainījusies Kulberga kunga pieeja, ka viņš grib, lai visi ministri atskaitās, tā skaitā arī par to Eiropas Savienības lielākiem projektiem izmanto to naudu un arī, lai paši ir lietas kursā, tu roku uz pulsa, nevis to dara valsts ierēģi, bet paši ministri iesaistās, vai šīs projekts arī ir ministru uzmanības lokā, vai esat sajutuši šīs pārmaiņas, kas tagad ir pēdējā mēneša laikā varbūt? Vai kaut kas ir pamainījies? Mums jau, tā kā es teicu, pirms tam ir jau regulāras atskaites pie iekšlietu ministrijas valsts sekretāra, tā ka ministrija uzrauga un ir informēta par šo projektu. Jā. Labi, pat arī bija tāds publiskā telpā, jo mēs šobrīd runājam par jaunas infrastruktūras izbūvi, gan par tiem katastrofu pārvaldības centriem, gan arī par to loģistikas centru. Un viena no svaigām ziņām, tikko pat kolēģi žurnālisti ziņoja par Rakus, to jauno korpusu, kas tiek uzbūvēts, un tad tika pausts, ka nav plānota patvērtnes izbūve, par ko bija liels sašutums. Kā tad tā? Tad mans ir jautājums, vai šajā jaunā infrastruktūrā, gan loģistikas centrā, gan katastrofu pārvaldes centros, vai tur ir padomāts par tām patvērtnēm, vai tas tur nav pamatoti, nav aktuāli, nemaz nevajag? Jo šīs ir tas, par ko tagad nemitīgi daudz runā. Jā, varu no savas pateikt, ka šajos katastrofu pārvaldības centros, kā arī ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzē nav plānots patvērtnes kā tādas. Protams, kad šie objekti, minējāt jau arī to smago birokrātisko procesu, lai mēs nokļūtu līdz tai skaistajai ēkai. Un tas prasa gadus, un līdz ar to šī sagatavošanās posms jau bija agri. Pirms tam, jā, pirms nāca, tas tā kā
Ne, mums ne, bet tās patvērsmes, jā. Līdz ar to, protams, viņš šajos projektos nav iekļauts un jā, Brīdī, kad tika gatavota dokumentācija šiem projektiem, tas vēl nebija uz galda. Nebija Tā vēl aktuāls, nebija jā. tāda politiskā Jā, prioritāte, kā ir šobrīd. Jā. Un tāpēc arī tas ilgs realizēšanas process kaut kādā ziņā, viņš tad netiek līdzi kaut kādiem mūsdienu izaicinājumiem, ka tagad tas paliek aktuāli, un tu jau vairs nevari to ielikt tajā dokumentācijā, kas ir saskaņota 24. gadā, es pareizi saprotu? Jā, tostarp es teiktu, ka tas ir ļoti būtisks finansiālais jautājums, jo tomēr katras izmaiņas nes līdzi finansiālo papildus slogu. Bet gan jau ņemot vērā to specifikāciju, ka te ir katastrofa pārvaldības centri, gan jau tur tiek padomāts par to, lai tās ēkas ir drošas, mūsdienām prasībām atbilstošas, varbūt nemaz tur tās patvērtnes nebūtu pamatotas. Tieši tā, tas būtu arī jāvērtē vēl, vai tas ir tiešām tā, jo šobrīd arī mēs jebkuram iedzīvotājam aicinam viņam izmantot 2 sienu principu, kas noteikti šajos centros ir iespējams nodrošināt. Tiek ievērots, jā. Labi, un ja mēs atkal atgriežamies pie tā lielā kohēzijas lietu sarga, ir vairākas tādas lielās politikas, uz ko tas finansējums attiecās ir iedzīvotājiem tuvākā Eiropa, un tad ir arī zaļās Eiropas kategorija, un tas loģistikas centrs iet zem tās zaļās Eiropas kategorijas. Tur, es saprotu, tas ir viens no atbalsta mērķa programmas par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Kas izklausās, ka tur ir tā zaļā komponenta, tad varbūt parunājam par to, tā ir modes lieta, vai tas ir reāls kritērijs, ko nozīmē tā zaļā komponente, ko nozīmē tā atbilstība klimata pārmaiņām. Jā, projekts noteikti definē arī kritērijus, bez tiem nemaz projekts nevar īstenoties. Piemēram, saules paneļi standarta, kas tagad ir, lai atvieglotu, visa tā infrastruktūra tiek radīta, lai neradītu kaitējumu. Apkārtējai videi, jā. Un arī lai būtu vieglāk pēc tam apsaimniekot īpašumu. Tad, jebkas, vai es nezinu, elektrība, apkure, izmeši, šis viss tiek atbilstoši plānots un būvēts. Lai ir ilgspējīgās būves, kas nerāda kaitējumu. Jā. Jā, labi. Un varbūt nedaudz atgriežoties pie tiem apstākļiem un tiem, kur jūs paudat, ka puse no jūsu kolēģiem, arī kad viss tiks realizēts, būs tajās jaunajās telpās, bet nedrīkst apstāties, jo puse vēl nebūs gatava. Kā ir ar tiem darba apstākļiem? Ko tas maina? Vai šobrīd jūs jūtat darbinieku iztrūkumu, vai tās jaunas telpas un jauna infrastruktūra palīdz jums iesaistīt jaunus darbiniekus? Vai jums ir tā cilvēku resursu krīze, vai kaut kas mainās uz labo pusi? Kā ir ar šo? Labi, depo tiek mainīt. Kā ir ar cilvēkiem? Jā, mēs tagad katru gadu veicam šo nodarbināto aptaujas mērījumus, un viens noteikti no jautājumiem ir, kāda ir jūsu apmierinātība ar darba dislokācijas vietā. Un ja mēs salīdzinām, 2025. gadā mums bija 70,1%, kur ir apmierināti, kas ir tiešām ļoti labs rādītājs, salīdzinot, pieņemsim, ar 2023. gadu, kad tie bija 49,9%. Un, protams, mēs saprotam, ka mēs jau esam uzbūvējuši tikai nelielu daļu no tiem depo, bet ir strauji audzes šī apmierinātība, un, protams, kad tiem, kuriem jau tās telpas bija švakas, viņi paliek neapmierināti, bet jā, tas ir redzams noteikti no nodarbinātiem, un es domāju, ka jā, iespējams sekundāri ir šis faktors, ka cilvēki redz, ka jā, šīs telpas ir tādas kvalitīvas un tiešām ergonomiskas un jaukas, un es gribētu tur dienēt. Jā, iespējams, ka tā ir. Nevaram būt droši, bet mēs varam noteikti teikt par saviem darbiniekiem un nodarbinātiem, ka viņi ir ļoti apmierināti ar šīm jaunajām telpām. Runājot par pieņemšanu dienestā, jā, mums pagājušais gads bija tiešām ļoti strauji kāpinājums tieši štatu aizpildīšanā,
Un mums ir pēdējos gados rekordē zems šis te vakanču skaits. Gribēju prasīt, vai jūs jūtat tagad kadru badu, bet ar ko jūs skaidrojat to pagājušo gada lēcienu? Tas ir saistīts gan ar algas pielikumiem, kas bija, gan arī šīm speciālajām piemaksām. Un es domāju, arī noteikti ar jūs minēto šo izteikumu par to, ka tomēr var redzēt, ka mūsu dienests ne tikai šīs infrastruktūra, bet arī mūsu tehnika, protams, uzlabojās, kas arī ir tagad pārattiecināts uz RF, starp citu. Jā. Un tā, es domāju, ka mūsu tēls kopumā tāds svaigs noteikti ir. Un mēs, protams, vienmēr esam lepojušies un esam pateicīgi sabiedrībai, ka viņi novērtē mūsu, mēs esam visnovērtētākais dienests Latvijā. Varam par to būt ļoti priecīgi. Jā, tā kā šobrīd mūsu vakanču procents ir ap 3%, kas ir ļoti labs rādītājs. Tas ir ļoti labs rādītājs. Jā. No kadru bada neciešat. Prieks par jauno infrastruktūru un par to, ka jaunieši, vai ne tikai jaunieši, piesakas un aizpilda jūsu vakances. Ar šo mēs arī noslēgsim. Jāsaka, ka katastrofu pārvaldības centri un loģistikas komplekss Latvijā to par mērķi padarīt mūsu valsti drošāku un reaģēšanu krīzēs ātrāku un efektīvāku. Taču līdz ar lielām investīcijām nāk arī lielā atbildība. Gan par naudas izlietojumu, gan par rezultātu. Es ceru, ka jums izdosies nodrošināt to rezultātu un jūs nepacietīgi, bet sagaidīsiet gan jauno kompleksu, gan arī visus sasolītos krīzes pārvaldības centru. Ar to es saku paldies šodienas viesēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam Rudolfam Āzenam un nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvei Ilzei Stašai. Šīs bija raidījums Puls. Tiekamies citās reizēs. Visu labu!